Labdien, labvakar un esiet sveicināti Rīgas Tehniskās Universitātes Rēzeknes akadēmijas zinātnieku naktī. Esiet sveicināti mazi un lieli, kolēģi un draugi, radi, ģimenes ar bērniem un vienkārši garām gājēji. Pēc 3 gadu pārtraukuma mēs beidzot varam satikties vienā skaistā zinātnieku nakts pasākumā. Priekš manis zinātnieku nakts nav tikai kārtējais pasākums, tā ir cita enerģija, tās ir izaicinājums, tie ir svētki zinātnē un kopā satikšanās prieks. Vārds pasākuma atklāšanai Rīgas Tehniskās Universitātes Rēzeknes akadēmijas direktorai, profesorai Ivatai Mietulei. Aizšķiramies, man liekas, ir joprojām diena. Jā, kā Lolita teica, man patiesi prieks, ka mēs to atkal šogad darām. No iepriekšējiem gadiem es atceros, ka zinātnieku nakts praktiski ir jau parasti tumšs, ja? Un tad tikai tā dzīvība sākas 9:10, bet man prieks, ka jau mēs esam šeit. Un laikam šogad mani visvairāk ir uzrunājis šis te logo, kas ir tas sauklis zinātnieku naktī, atrast zinātnieku gēnu. Ir tā, ka mums katram ir gēni, mums katram viņi ir vairāki un dažādi, bet prasme ir atrast to īsto. Un es laikam šodien jums visvairāk novēlu tajās aktivitātēs, ko nodrošinās Tehniskās universitātes zinātnieku un akadēmiskais personāls, atrast to savu gēnu. Jo varbūt inženiera gēns, varbūt uzņēmēja gēns, varbūt laba runātāja gēns, varbūt komunikatora gēns, varbūt blogera gēns, jebkurš gēns. Bet svarīgi noteikti ļoti laicīgi atrast šo gēnu, un es to īpaši novēlu jauniešiem, un manuprāt arī jebkurā vecumā, ja tu atrod to savu īsto dzīslu, ir tāda laimes sajūta. Tāpēc visu, ko šodien novēlu mums visiem, atrast to savu gēnu, lai ir izdevies pasākums. Paldies! Zinātnieks Alberts Einsteins ir teicis, ka zinātne ir iespēja uzdot jautājumus un nekad nebaidīties tos uzdot. Tāpēc es uzdošu direktorai jautājumu 3 teikumos izstāstīt, kāds ir jūsu zinātnieces ceļš saistībā ar akadēmiju. Tas nav iestudzēts. Ir tā, ka jā, ar akadēmiju saistīju sevi jau sen, no pagājušā gadsimta, 1996. gadā esmu absolvējusi Rēzeknes augstskolu. Dzīvē tā ir iekārtojies, ka kaut kurā brīdī, nestoties to, ka esmu ilgstoši strādājusi nozarē, tā skaitā, piemēram, tuberkulozes slimnīcā, tuberkulozes un plaušu slimību centrā, dažādos uzņēmumos, arī kā likvidators. Viss kaut kur, bet tajā brīdī, kad tu sāc pētīt, un tu saproti, kā pētīt ir interesanti, un tas, ko tu atklāji un izveido, ir kaut kas unikāls, tad tu saproti, ka no tevis ir sanāks zinātnieks. Un es lepojos ar to, ka es esmu starp 11 Latvijas cilvēkiem, kas ir aizstāvējuši doktora disertāciju tieši grāmatvedības un uzskaitas teorijā. Mani kolēģi šobrīd ir, kas ir Eiropas bankā, kas ir Pasaules bankā, kas ir Eiropas revīzijas šajā te kancelā. Esmu te, un ar to es lepojos. Man patīk jaunieši, man patīk darbs ar jauniešiem, bet zinātne vienmēr ir blakus. Jo, ja man laikam nebūtu vēlmes pētīt un joprojām rakstīt pietiekami augstas kvalitātes publikācijas, es arī studiju procesā nejustos tik labi, un mani studenti nejustos tik labi manās lekcijās. Bet mans ir izdevies, lai jums arī izdodas. Paldies! Tas bija parauga demonstrējums, ka zinātnieks var atbildēt uz jebkuru jautājumu bez sagatavošanās. Aplausi direktorai Ivatai Mietulei. Jūs uzrunā direktoras vietnieces zinātnes un inovāciju jautājumos Olga Vindeča. Godātie kolēģi, cienējami viesi, darbie draugi, skolēni, studenti, bērni, visi klātesošie. Man prieks sveikt jūs šodien zinātnieku naktī. Un kas ir zinātnē? Zinātnē ir pētniecība, bet ir arī eksperimenti. Un šodien es gribu šo runu sakt ar
mazo eksperimentu. Es skaitīšu līdz 3, un kad es pateikšu 3, es aicināšu jūs skaļi aplaudēt. 1, 2, 3. Aiziet! Vai jūs domājat, ka labi, vai pamēģināsim vēlreiz? Es domāju, ka mēs pamēģināsim vēlreiz. 1, 2, 3. Super! Malači, tā mēs radām enerģiju. Un kas ir zinātne? Zinātne ir tieši tā parādās mūsu pētījumos, kad ir ideja, kad ir cilvēki un kad ir kopā kaut ko sasniegt un izdarīt. Šodien es aicinu katru no jums uzņemt zinātnieka vai pētnieka lomu un atklāt kaut ko jaunu. Aktivitāšu klases, kas šodien mums ir sagatavots kopā ar kolēģiem, ir burvīgs un interesants. Tāpēc noteikti atrādiet savu jaunu faktu, jaunu ideju, jaunu inovāciju vai jaunu iedvesmu. Un rīt pastāstiet par to saviem draugiem, kolēģiem vai ģimenei. Tā mēs iedarbināsim zinātnes ķēdes enerģiju. Jo tieši no tā, no mums pašiem, viss ir atkarīgs. Aizraujošu un jauku jums šodienas pasākumu. Zinātnē nevienmēr viss izdodas uzreiz. Būt zinātniekam nozīmē drosmīgi kļūdīties. Olga, vai jums kā zinātniecei ir nācies kļūdīties un kā tas notika? Ko mēs to pierādījām? Mēs pamēģinām vienu reizi, otro un let's go trešo reizi. 1, 2, 3, Lieliski! Un šīs dienas Rīgas Tehniskās Universitātes Rezganas inovāciju stratēģijas virziena vadītājai Reģitai Zēļai. Labvakar! Kā jūs jūtaties? Parādiet man rīkšķīšus. Parādiet rīkšķīšus? Jā, gandrīz. Tur nav neviena rīkšķīša. Tas nozīmē, ka neviens neklausās. Šodien mans uzdevums ir izstāstīt, kā šis viss praktiski notiks. Zinātnieku nakts ir viens liels piedzīvojums. Jūs jau dzirdējat, tas ir par pētīšanu, tas ir par izziņu. Un arī jums ir jābūt šiem pētniekiem, kuri ir gatavi iet, iepīt un arī meklēt atbildes uz dažādiem jautājumiem. Un šodien mums ir 13 dažādas stacijas, 3 dažādās lokācijās. Uzmanību, uzmanību. Centrālā ēka, gan pirmajā, gan otrajā stāvā. Stikla terasē jūs arī sagaidīs sarunas un arī dažādas aktivitātes. Sākot no mākslīgā intelekta līdz rakšu eļļai, tas šodien ir plānā. Tāpat arī mums ir lāzertehnoloģiju centrs, ko jūs atradīsiet arī sekojot tur aiz ēkas uz priekšu un arī aicinu to iepazīt. Un tāpat arī mums ir inženieru tehnoloģiju fakultāte. Es tikko sajaucu viņas nosaukumu, bet inženieru tehnoloģiju centrā arī vairākas aktivitātes un lieliska iespēja izmantot fantastiskās iespējas. Kāpēc? Reģistrējoties, katrs no jums varēs iegūt šādu reģistrācijas lapiņu. Un tātad tas notiek sekojošā veidā, ka ir jāpiedalās vismaz 6 aktivitātēs. Katrā no aktivitātēm jūs varat iegūt uzlīmi, un tad jūs arī sākot no 8:00 varēsiet arī apmainīt šo pret saldu pārsteigumu. Un savukārt 9:00 mēs tiekamies lielajā noslēgumā, lielajā zālē, un 9:30 lielajā izlozē mums arī tiks izlozētas šīs kartiņas, un lai iegūs papildu balvas. Un līdz ar to lieliski iespēja daudz tiešām interesantu staciju mums ir piedāvājumā programmā gan bērniem, gan vidusskolēniem, gan ģimenēm. Katrs atradīs sev tieši sev vēlamo. Līdz ar to tas ir par piedzīvojumiem un piedzīvojumu kāri. Bet tā kā ļoti daudz arī mēģinājām dažādus eksperimentus, vai jūs esat gatavi vēl vienam eksperimentam? Jā, tieši tā, paldies. Tātad pavisam vienkārši. Kad es saku zinātnieku, jums vajag mazliet palaikties. Pamēģinam palaikties. Jā, ok. Un tad, kad es saku nakts, jums vajag pietupties. Izmēģinām nakts.
Jā, nu, paļēji sanāk, nu, ir kaut kas uz to pusi. Tātad nakts. Nakts. Zinātnieku. 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 Nakts. Zinātnieku. Nakts. Zinātnieku. Nakts. 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 Zinātnieku. 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 Nakts. 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 Zinātnieku. Jā, malači, super, atklausījums. Tieši par piedzīvojumiem, par ļaušanos visām šajām norisēm. Un es ļoti ceru jūs visus sagaidīt arī noslēgumā. Mēs noteikti aicinām jūs fotografēt, publicēt savas bildes. Tāda praktiskā informācija ir arī, protams, gan apsargs, gan arī daudzas citas lietas. Programma ir arī pieejama arī uz jūsu lapiņām, jeb šo noskanējot QR kodu. Jūs arī atradīsiet programmu ar kabinetiem. Ja kas prasiet mums visiem, kam ir šādas šiltītes, kur tad kas atrodas. Un līdz ar to tas arī laikam viss no praktiskā noteikti Lotā vēl gribā piebilst. Poļu zinātniece Marija Kirija ir teikusi, ka dzīvē ne no kā nav jābaidās, tikai jāsaprot. Un tā kā Regita ir jauna, aktīva, tad viņai uzdevums būs jūs iedrošināt, atnākt jau uz šo tuvāk telpu laukumu, lai mēs visi varētu lēnām doties iekšā. Tātad, šeit 3, 2, 1. Kurš pirmais man pieskarsies pie rokas? Aiziet! Tagad! Malacis! Super! Kā nākamos pievildi? Nē, bet jūs paliekat šeit. Tad jums ir jāatvēl līdzi savi vecāki. Un tie, kur jūs atnācāt. Jā, aiziet, un tagad visi bariņināt. Jā. Nu, čupiņas nāk tuvāk. Jā, vēl 5 soļi. Tātad visi drīkst tā kā būt ap šiem puķupokiem. Es skaitu līdz 5 un visi ir pie puķupokiem. 1, 2, 3, 4. 4 pusi. Un nāciet, jūs arī tuvāk. Paldies Regitai! Tie, kuri neatnāca, viņiem ir izskaidrojums. Viņi vienkārši nesaprata, ko mēs runājam. Jo zinātnieku nakts ir starptautiskas pasākums. Un mums ir arī ārvalstu ciemiņi. Olga? Just a professor, students. So let's enjoy together this event. Thank you a lot. Nu ko, palika pēdējā nianse, lai mēs varētu doties savās gaitās, noskinēt programmu, atrast sevi interesējošo aktivitāti. Un lai mēs atsāktu šo pasākumu, aicināšu uz vēl vienu, bet šoreiz pēdējo kopīgu aktivitāti, un mēs visi kopā skaitīsim no 5 līdz 1 atpakaļ. Sākam, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Urā! Nu ko, zinātnieku nakts ir atklāta, lai jums skaists, noderīgs un vērtīgs šis pasākums, laipni aicināti Rīgas Tehniskās Universitātes Rēzeknes akadēmijā. Tiekamies 2021. Balvas ir vērtīgas. Esiet vērīgi!
te nu gan tagad jau ir diezgan tā nekārtīgi salīdz, bet nekas mēs saprotam. Tā, šitajā kabinetā dabas vides estētika, jeb dabas algoritmu metode. Tātad, te mēs strādājam ar bērniem, ar pieaugušiem pusauģiem, da visiem tas kāds, kuri vēlas. Kuriem, teiksim, ir kaut kas ar reizēm, ar valodu, ar uzvedību, ar psiholoģiskām problēmām, ko iesaka vecāks, ko iesaka skolotājs. Astroloģiski tie ir cilvēki, kas dzimuši tādos ziemas mēnešos, smagos mēnešos, tad viņiem ir vairāk iespējas kļūt par uzņēmējiem. Tie tādi zinātniskie novērojumi. Tā. Bet tad es dzirdu, ka ir kaut kādas tādas raksturīpašības, ja? Kam ir jābūt, teiksim, ja tu bērnībā jūti, ka tev tāds raksturs, tad mēģinies arī uzņēmējdarbībā. Vai jūs arī saskatāt to, ka ir kaut kāds raksturs, kurš nozīmē, ka uzņēmējdarbība varētu būt tas, izdosies? Nē, manuprāt, raksturīpašību nav. Es zinu ļoti mierīgi, esmu klusas dāmas, kuras ir izcils uzņēmējs. Es pazīstu ļoti neizmantojam. Kāda jauna māmiņa Amerikā brauca ar bērniem pa lielo ceļu, un viņai puisītis sagribēja čurāt. Un tā bija problēma.